Labvakar, cienījamie skatītāji! Šī ir barikāžu atceres nedēļa, un arī Līvānu novadā tā paies zem barikāžu zīmes. Šonedēļ atceramies 1991. gada barikādes, kas pirms 20 gadiem pulcināja arī ļoti daudz Līvānu novada iedzīvotājus. Un tādēļ šajā nedēļā gan skolās, gan pagastu pamatskolās, vidusskolās un arī pilsētā notiks daudz dažādu atceres pasākumu, lai runātu un atcerētos par šīm lietām. Līvānu novadā centrālais pasākums ir plānots tieši 20. janvārī 16. Un pasākums būs īpašs pirmkārt jau tādēļ, ka uz to ir aicināti visi tie cilvēki, kas ir saņēmuši barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes, par kuriem ir ziņas šeit mums Līvānu novada domē, bet uz šo pasākumu ir aicināti arī tie, kas varbūt šīs papīru lietas līdz galam nesakārtoja, bet kuri tāpat piedalījās barikādēs, deva savu ieguldījumu šajā lietā. Un mēs zinām, ka arī tādu cilvēku ir ļoti daudz. Tāpēc aicinam arī jūs uz šo piemiņas pasākumu. Aicinam arī tos, kas uzticīgi gaidīja jūs mājās, kas skatījās pie televizora ekrāniem un sekoja līdzi visiem tā laika notikumiem. Un tāpat arī ņemiet līdzi savus bērnus un mazbērnus, kuriem šie notikumi ir saistās tikai ar jūsu vecāku un vecvecāku nostāstiem. 20. janvārī 16. Līvānu kultūras centrā kopā ar mums būs arī Ieva Akurātere un mūsu novadnieks Juris Kulakovs. Un mēs esam patiesi priecīgi, ka šie mākslinieki šajā dienā ir izvēlējušies būt tieši Līvānos. Jo gan Ieva Akurātere, gan Juris Kulakovs ir tie cilvēki, kas veidoja un attīstīja šo te tautas dziesmotās revolūcijas garu pirms 20 gadiem. Tā ka noteikti nāciet un būsim visi kopā šajā pasākumā. Šajā nedēļā Līvānu novada domē ir arī komiteju sēdes. Tātad ceturtdien notiek visu komiteju sēdes, kur tiek skatīti aktuālākie jautājumi. Gribu informēt arī par to, ka Līvānu novada domē ir notikušas deputātu izmaiņas, jo domes deputāte no jaunā laika Maija Spūle ir pēc personīgas vēlēšanās nolikusi deputāta pilnvaras. Līdz ar to viņas vietā stāsies deputāte Valija Vaivode. Tātad deputāti jau ir aicināta piedalīties domes darbā, tā kā šādas izmaiņas arī ir ar jauno gadu ienākušas Līvānu novada pārvaldē. Gribu teikt arī to, ka šajā nedēļā aktīvas dienas būs arī sportistiem. 22. janvārī dambretisti sacentīsies, viņiem 3. kārtas sacīkstes. Tāpat arī 22. janvārī 17. Latvijas basketbola līgas spēle starp Līvānu komandu un Rīgas basketbolistiem. Tātad to var arī nākt un apmeklēt Līvānu 1. vidusskolā. 21. janvārī seminārs arī novada bibliotekāriem. Tātad viņi mācīsies vai pētīs tādu tēmu kā bibliotēka, lasītājiem draudzīga vide. Un arī, ja runājam par bibliotēkām, tad es aicinu visus tos cilvēkus, kas ir draugos ar grāmatām, kas regulāri apmeklē bibliotēkas, iesaistieties konkursā, ko organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka, un šis ir konkurss pagasta bibliotekārs gaismas nesējs. Konkursā jūs varat pieteikt savu pagasta bibliotekāru, un šogad īpaši tos bibliotekārus, kas strādājuši ar bērniem un jauniešiem. Tātad, kas varbūt rīko bērniem un jauniešiem dažādus pasākumus bibliotekā, kur ir ierīkojuši bērnu stūrīti jūsu pagasta bibliotekā. Es domāju, ka tādu cilvēku arī mūsu novadā netrūkst. Tā kā rakstiet vēstules uz adresi Tērbatas ielā 75 Rīgā, pasta indeks 1001 vai arī e-pasta adrese gaisma@gaisma.lv un pastāstiet par sava pagasta jauko bibliotekāru. Ja? Tāpat arī šajā nedēļā
Sestdienā, 22. janvārī, mēs kopā aicinām visus Līvānu novada pašvaldības darbiniekus. Ik gadu, jau 11 gadus pēc kārtas, pašvaldība rīko tādu kā novada dzimšanas dienas pasākumu, un šajā laikā, šajās svinībās mēs arī godinām Līvānu novada gada darbiniekus. Jo ne jau tikai vadības līmenī tiek izlemti lieli lēmumi. Katra cilvēka, vismazākā darbinieka ieguldījums ir ļoti svarīgs. Un, ja darbinieks strādā ar attieksmi, godprātīgi, apzinīgi, tad no tā iegūst arī viss novads. Un tādēļ šajā reizē tiek sumināti tie darbinieki, kas aizvadītajā gadā ir īpaši izcēlušies ar kādiem sasniegumiem darbā. Tā kā ir liels prieks, ka atkal tā būs svētku diena mūsu kolēģiem, jo pašvaldība tā nav tikai Līvānu novada dome. Tās ir skolas, tie ir bērnu dārzi, tie ir jauniešu centri, tās ir arī bibliotēkas, tāpat tie ir pašvaldības uzņēmumi, slimnīca, siltumapgādes uzņēmums, komunālā saimniecība. Tā ir ļoti, ļoti liela darbinieku saime, un es domāju, ka gandrīz katrā ģimenē, radu draugu lokā ir kāds cilvēks, kas strādā pašvaldībā. Tie ir svētki pašvaldības darbiniekiem. Ko es gribu uzsvērt, tad visas izmaksas, kas saistīts ar pasākuma norisi, tiek sektas no darbinieku personīgajiem līdzekļiem, tā kā budžeta nauda šeit netiek izmantota. Un vēl šonedēļ nāk klajā arī Līvānu novada domes informatīvais izdevums Līvānu novada vēstis. Es zinu, ka iedzīvotāji gaida avīzīti. Tie, kas dzīvo pilsētā, meklējiet to savās pasta kastītēs vai Līvānu novada domē. Savukārt lauku pagasta iedzīvotāji interesēties pagasta pārvaldēs, kur noteikti varēsiet arī jau nedēļas vidū laikrakstu saņemt. Vēršu jūsu uzmanību, ka šajās Līvānu novada vēstīs ir publicēti vairāki saistošie noteikumi, kas noteikti interesēs arī jūs. Kaut vai viens no tādiem ir saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību, par ko mūs ir iespējams sodīt, ja mēs pārkāpjam kādus no šiem te saistošo noteikumu punktiem, kas attiecās uz sabiedrisko kārtību. To noteikti vajadzētu zināt, jo saistošie noteikumi, tiem ir likumspēks noteiktā administratīvā teritorijā, tātad Līvānu novadā, tiem ir vietējā likumspēks. Lasiet, gūstiet informāciju, un lai jums šī nedēļa ir veiksmīga visās jomās. Ar labvakaru!